Svētku Jazgā varbūt jau piemirsies, bet notika satiksmes drošības padomes sēde. Var jābūt, ka jums šķiet, ka šādas sēdes jūsu dzīvē neko nenozīmē, bet es atļaušos iebilst. Te bieži tiek lemtas lietas, kas pēc tam pamatīgi ietekmē mūsu ikdienu, un sevišķi pārvietošanos gan kājām, gan braukšus. Šoreiz tādas svarīgas bija vairāk ziņas. Sāksim ar priecīgāko. Pateicoties šajā sapulcē lemtajam, tagad uz dažiem ceļiem drīkst braukt 100 km/h. Tas tā jums patīk, vai ne? Tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās arī valsts policijas pārstāvs. Un tad mēs vērtējām šo ceļu seguma stāvokli, skatījāmies, kuros posmos atļauj gan satiksmes drošības līmenis, gan ir tātad aprīkojums, to atļauj, caurlaides spēja, plūsma. Un tad izvērtējām šos posmus un sanāca, ka visā Latvijā tādi ir 5 ceļi ar vairākiem posmiem, kopumā 205 km joslas kilometri, kuros ir iespējams palielināt šo atļauto braukšanas ātrumu. Un savukārt, diskutējot arī par to, kas notiek uz grantu segumiem, mēs nācām ar priekšlikumu, ka savukārt uz grantu segumiem šo atļauto braukšanas ātrumu varētu samazināt līdz 80 km/h. Nu redz, dzīvē jau viss ir līdzsvarā. Šur tur atļauj 100, bet kaut kur piegriezīs un liks braukt uz 80. Bet es domāju, ka tas neko daudz nenozīmē. Pirmkārt, pa mūsu vairāk kā 40 000 km grāns ceļu ātrāk par 80 tāpat grūti pabraukt. Otrkārt, kurš gan tur stāvēs ar radaru, lai noķertu reizi stundā garām braucošu mašīnu? Treškārt, visdrīzāk uz grantētā var avarēt ar atļautiem 80 iebraucot līkumā, nevis uz 100 braucot pa taisnu pļauju. Tā, ka manis pēc lai nu būtu 80, nav žēl. Bet otrs jaunums gan varētu satraukt arī tos, kam nekādas mašīnas vispār nav un iespējams nav arī velosipēda. Vai jūs dzirdējāt? Ir paredzēts, ka jau no šā rudens tumsā mēs visi ārpus mājas staigāsim atstarojušās vestēs. Nē, tas nav nekāds joks. Ja ņem vērā, ka gandrīz puse bojāgājušo ir gājēji tumšajā diennakts laikā, tad, ja pilnīgi visi sapucēsies, statistikai vajadzētu uzlaboties. Jautājums tikai, vai tas ir reāli iespējams? Vēl šajā sēdē tika domāts arī par velosipēdistiem. Viņu skaits pieaug tik strauji, ka likumdošana netiek līdzi, bet ir paredzēts dažas izmaiņas, kas skars velosipēdistus. Pirmā – par atstarotājiem. Satiksmes drošības padomes sēdē, kas notika vēl pagājušā gada decembrī, ņemot vērā šo lielo bojāgājušo un ievainoto mazaizsargāto satiksmes dalībnieku skaitu, tika pieņemts lēmums pastiprināt normas par atstarotāju lietošanu šiem satiksmes dalībniekiem un attiecībā uz velosipēdistiem. Tad tas ieteicamais risinājums ir tāds, ka pamatnorma jebkurā gadījumā ir tāda, ka braucot diennakstam šajā laikā ir jābūt atstarotājiem velosipēdam un jādeg arī lukturiem priekšā baltam aizmugurē sarkanājiem. Tātad, ja šo lukturu nav vai viņi nedarbojas, tāpat aizliegts braukt nav, bet šī gadījumā jau obligāti ir jābūt vai nu apģērbam ar gaismas atstarotājiem, kas būtu redzami no visām pusēm patiešām, vai arī speciālajai vestei. Protams, arī gadījumos, ja šie lukturi ir un viņi darbojās, šī vestes lietošana tomēr būtu rekomendējoša un ieteicama. Nu redz, velosipēdistiem būs kārtīgi jāsapucējas ar lampiņām un atstarotājiem, bet apmaiņā pret labu uzvedību viņi varētu saņemt iespēju ērtāk tikt pāri neregulējumam gājēju pārējām. Viena no tādām idejām ir, ņemot vērā esošo praksi par braukšanu pa gājēju pārējām, par regulētajām gājēju pārējām, kas ir atļauts jau tagad, atļaut velosipēdu vadītājiem braukt arī pa neregulējumām gājēju pārējām. Protams, laikus samazinot ātrumu, pirms gājēju pārējas pārliecinoties par drošību un pašu gājēju pārējas ķersojot pa gājēju pārvietošanās ātrumā. Tāpat ir paredzēta iespēja ar attiecīgām ceļa zīmēm apzīmējot, atļaut braukt velosipēdu vadītājiem pa sabiedriskā transporta joslām, kā arī kreiso pagriezienu veikt no ceļa asas līnijas. Šeit gan jāatzīmē tas, ka acīm redzot, šī atļauja veikt kreiso pagriezienu no asas līnijas būs tikai uz ceļiem, kur ir katrā braukšanas virzienā ne vairāk par vienai joslai. Lūk, tas viss pagaidām ir tikai priekšlikumi, un likumos vēl nav ieviests. Bet tik un tā, jau tagad neaizmirstiet par tiem atstarotājiem, jo šobrīd jau vakar sāk kļūt tumšāk. Un nesapriecājieties par agru velosipēdistu. Pašlaik vēl braukt gājēju ātrumā drīkst tikai pa regulējumam gājēju pārējām. Nebaidiet šoferīšus!